Prezidents Zīle. Pēc insideru žurnālistu ziņas man daudz ārvalstu žurnālisti jautāja, vai jums kā latvietim tas bija pārsteigums. Protams, nē. Kāpēc? Tāpēc, ka Taķena Ždanoka ir strādājusi no 80. gada beigām līdz 91. kad mēs atguvām savu neatkarību, viņai nekad nav bijis atļauts ar Latvijas likumu piedalīties nacionālās vēlēšanās. Eiropas parlamenta vēlēšanās, diemžēl, bija. Un arī tagad viņai nebūs vairs iespēja piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo likumdevējs Latvijā mainīja likumu pēc Krievijas kara Ukrainā uzsākšanas. Tātad šis jautājums īstenībā nav par Ždanokas kundzes likteni vai tālāko izmeklēšanu. Šis jautājums ir par to, ko mēs kā Eiropas parlamenta institūcija varam no tā izdarīt, lai šai institūcijai uzlabotu līdzīgi kā pēc Katāra-geitas, ko darīt ar šo Russia-gate, kā mēs varam šo tēlu pacelt, lai šādi gadījumi pirmkārt tiktu izmeklēti, vai nav vēl līdzīgi gadījumi, un otrkārt, lai viņi nekad neatkārtoties. Kad lietot Eiropas nodokļu maksātāju naudu Krievijas pēcdienestu mērķu sasniegšanai īstenībā. Tāpēc es aicinātu, un esmu aicinājis arī jau faktiski pārdomāt Code of Conduct, es lietojuši angļu vārdu, izmeklēšanas laikā tātad skatīties, vai nevajag procedūras mainīt līdzīgi Eiropas parlamentā, kā mēs darījām pēc Katāra-geitas. Tas ir viens, jo ir ārkārtīgi svarīgi uzlabot arī komunikāciju ar dienestiem dalību valstīs, kas varētu šādas līdzīgas darbības secināt saulaicīgi. Un iespējams, ka mums ir jārīkojās ar daudz ātrāku procedūru un daudz, varētu teikt, slepenāku procedūru, kādā veidā jūs izmeklējat un atdodat tiesības sargāšanām iestādēm dalību valstīs, tiesības izmeklēt šo konkrēto politiķi, ja viņš ir bijis potenciāli aizdomās par spiegošanu. Tā mēs izdarījām Latvijā ar deputātu, kurš 24 stundu laikā tika izdots Nacionālā parlamentā un jau ir notiesāts par spiegošanu Krievijas labā. Tātad savādām savu māju kārtībā. Paldies! Danke.